Finval Renji 420 jaunums arī pirmā reize uz ūdens, pirmie testi. Lielo Renji mēs jau ritīgi labi zinām, daudz tādu Latvijā braukā. Šis ir ļoti līdzīgs, tikai bišķiņ īsāks. Nu, un līdz ar to 6 metri garaža nav problēma. Ja visiem pārējiem Finvaliem tā ir problēma, tad šeit nav. Nu, un visādi nieciņi, visādi jaunumi, kas ir ritīgi patīkami. Šai konkrētai laivai nav iebūvētā bāka, turpat tās apakšā liekas vienkārši ārējā bāka, bet ir arī savi plusi, tam var izņemt ārā un uzpildīt. Tālāk, man liekas, ka šis kabinets šeit ir ritīgi forši apakšā atvilknīt, tur var eholotu uzlikt, baigi ērti. Un arī baigi parocīgi tas rumpels, viss tā sēdēšana un manuprāt, tur ekrāns ir perfekti. Un tad ir vēl tāda jaunuma arī, kas nav citos Finvalos, kas ir šeit kā jaunums tās bedrītes, kas ir tāds ritīgi labi. Citreiz, ja tu noliec taisnas virsmas mānekļus, ātri braucot, viņi kaut kur aizlidot, šeit ir speciāls tādas vietiņas, kas arī ritīgi forši. Protams, arī tur, kur ielikt nāzi kaut kādu dzērienu un viss tas ir pārdomāts, bet tas jau kā visos Finvalu modeļos. Šeit vēl ir, kas ir interesanti, kad priekšā viss ir ļoti vienkārši uzinstalēt elektromotoru un akumulātoram vieta ir tāpat tās priekšā apakšā. Tas arī bišķiņ atšķirās no iepriekšējiem modeļiem.